Vai tu zini Džingis Hanu? Tiem, kas nezina, Džingis Hans bija pazīstams ne tikai kā izcils vadonis un iekarotājs. Viņš tika atzīts arī par vienu no visvairāk baidītajiem līderiem vēsturē, jo viņa iekarojumu laikā gāja bojā ļoti daudz karavīru un civiliedzīvotāju. Pēc aplēsēm viņš ir nogalinājis gandrīz 40 miljonus cilvēku. Bet jautājums ir, kā tas viss sākās? Kāda bija viņa bērnība? Kurš viņa mācīja? Kādu taktiku viņš izmantoja? Un pats svarīgākais, kāpēc viņš kļuva par vienu no pasaulē pazīstamākajiem līderiem? Un to mēs arī noskaidrosim. Pirms viņa pazina kā Džingis Hanu, viņa īstais vārds bija Temudžins. Temudžina stāsts sākās plašajos Mongolijas stepēs ap 1162 gadu. Nav precīzi zināms viņa dzimšanas gads, jo tajā laikā nebija pilnīgu ierakstu. Vietu, kur viņš uzauga, sauc par stepi. Tā ir ļoti plaša zeme, kur gandrīz nav koku. Ziemā ir ļoti augsts, pūš stiprs vējš un ir maz vietu, kur var kaut ko audzēt. Tāpēc daudzi mongoļi bieži pārvietojās. Viņi veda savus zirgus, aitas, kazas un citus dzīvniekus uz vietām, kur ir svaiga zāle un ūdens. Tajā laikā mongoļi vēl nebija apvienoti. Viņi bija sadalīti daudzās ciltīs un klanos. Katrai grupai bija savs vadonis un savi karotāji. Viņi bieži cīnījās savā starpā par dzīvniekiem, ganībām, pārtiku un varu. Zādzības, nolaupīšanas un atriebības starp konkurējošajām grupām arī bija izplatītas. Temudžina tēvs bija Iesugejs, pazīstams karotājs un nelielas Borģiginu klana grupas vadītājs. Viņa māte bija Hoeluna. Saskaņā ar senu mongoļu stāstu, Iesugejs nolaupīja Hoelunu no cita vīrieša un padarīja viņu par savu sievu. Šis notikums bija nežēlīgs, taču šāda veida nolaupīšana tolaik patiešām notika starp ciltīm. Neskatoties uz to, Temudžins jau no mazotnes prata jātav zirgu, medīt, makšķerēt un izdzīvot bīstamā vidē. Zirgs nav rotaļlieta mongoļiem. Tas ir viņu galvenais pārvietošanās līdzeklis, neaizvietojams medībās un vissvarīgākais līdzeklis karā. Tāpēc jau no mazotnes viņus māca noturēt līdzsvaru, kamēr zirgs ātri skrien. Viņi arī iemācās lietot loku un bultas, pat sēžot zirga mugurā. Kad Temudžins bija tikai 8 vai 9 gadus vecs, viņa tēvs aizveda viņu pie kādas meitenes ģimenes, vārdā Borte. Šeit abas ģimenes vienojās, ka kādu dienu Temudžins un Borte apprecēsies. Tas vēl nebija īstas kāzas, bet drīzāk vienošanās starp abām ģimenēm, lai viņu saikne kļūtu stiprāka. Un šeit Iesugejs uz laiku atstāja Temudžinu pie Bortes ģimenes, lai viņš labāk iepazītu savu nākamo sievu un jauno grupu, ar kuru viņš būs kopā. Pēc tam, kad Iesugejs devās mājup, viņš sastapa dažus tatarus. Tatari bija viena no grupām, ar kuru viņa ģimenei jau sen bija konflikts. Saskaņā ar mongoļu slepeno vēsturi, tatari esot pacienājuši Iesugeju ar ēdienu, un viņa ēdienam esot pievienojuši indi. Viņš vēl paspēja nokļūt mājās, taču viņa stāvoklis pasliktinājās un pēc dažām dienām viņš nomira. Šī iemesla dēļ Temudžins tika nekavējoties atsaukts mājās. Vienā mirklī viņš zaudēja tēvu un visa ģimene palika bez aizsardzības. Viņu ģimenē svarīgs bija spēcīgs apgādnieks, viņš bija vadonis. Viņš bija tas, kurš nodrošināja ģimeni ar pārtiku, aizstāvēja ģimeni un veidoja attiecības ar citām grupām. Kad nomira Iesugejs, viņa bijušie padotie atteicās paklausīt Iesugejas sievai Hoelunai. Viņi nevēlējās atbalstīt atraitni un viņas bērnus, jo tas nozīmētu vēl vairāk cilvēku, kurus jābaro. Viņi pameta ģimeni. Hoeluna palika kopā ar Temudžinu, pārējiem saviem bērniem un Iesugeja bērniem no iepriekšējās sievas. Viņiem vairs nebija liela ganāmpulka. Viņiem nebija armijas, kas viņus aizsargātu. Viņiem nebija arī ietekmīgu radinieku, kas varētu uzreiz palīdzēt. Lai izdzīvotu, viņi vāca saknes un savvaļas augus. Viņi ķēra mazus dzīvniekus un zvejoja upē. Viņi nedzīvoja kā valdnieka ģimene. Bieži vien viņiem nepietika pārtikas, un katra noķertā zivs vai dzīvnieks bija jādala savā starpā. Šeit sākās nopietnas nesaskaņas ģimenē. Viens no Temudžina vecākajiem pusbrāļiem bija Vektors. Tā kā viņš bija vecāks, viņš varēja pretendēt uz galveno vīrieša lomu ģimenē. Temudžinam tas bija problēma. Tas nozīmē, ka viņš nebūs tas, kurš noteiks lietas, un Vektors varētu pārņemt kontroli pār viņu ģimeni. Saskaņā ar seno mongoļu vēsturi, strīds vēl vairāk sāsinājās pārtikas dēļ. Ir gadījums, kad Vektors paņēma zivi, ko bija noķēris kāds cits brālis. Dusmu un cīņas par varu dēļ Temudžins un viņa brālis Casars nogalināja Vektoru, izmantojot savus ieročus. Šī nebija vienkārša brāļa ķilda.
Temudžins nogalināja savu pusbrāli, jo viņš viņu uzskatīja par konkurentu pārtikas un vadības jautājumos. Viņa māte Hoelūna bija ļoti dusmīga. Viņa zināja, ka viņas bērnu rīcība bija bīstama. Tā vietā, lai palīdzētu viens otram grūtībās, viņi vēl vairāk novājināja savu ģimeni. Taču šis notikums arī parādīja svarīgu Temudžina rakstura iezīmi. Jau bērnībā viņš bija gatavs izmantot vardarbību pret tik vienu, kur uzskatīja par draudu. Pat ja tas bija viņa paša ģimenes loceklis, viņš nepieļāva, ka kāds atņemtu viņa pozīciju. Drīz vien Taičjūdi pamanīja Temudžina drosmi. Taičjūdi bija cilts, kas agrāk bija saistīta ar viņa tēvu, taču viņa arī bija viena no tiem, kas nodeva viņu ģimeni. Viņa prāt Temudžins varētu izaugt, savākt sekotājus un atriepties viņiem par to, ka viņi pameta viņa ģimeni. Tāpēc viņi viņu meklēja un padarīja par gūstekni. Viņam uzlika kange, smagu koka ierīci, ko liek ap kaklu un pleciem ieslodzītajiem. Tā kā tas bija liels un smags, bija grūti skriet, gulēt, ēst vai lietot rokas. Taču kamēr sargi svinēja, Temudžins atrada iespēju. Viņam izdevās izbēgt no sava sarga. Viņš aizskrēja uz upi un paslēpās ūdenī. Viņš turēja virs ūdens tikai seju, lai varētu elpot, kamēr Taičjūdi viņu meklēja. Viņu pamanīja kāds vīrietis vārdā Sorsirs Kanšira, taču tā vietā, lai kliegtu, kur atrodas Temudžins, viņš viņu nenodeva. Vēlāk Sorsira Kanširas ģimene viņam palīdzēja noņemt smago koka bluķi no kakla un paslēpa viņu no vajātājiem. Kad ceļš bija drošs, Temudžins izbēga un atgriezās pie savas ģimenes. Viņam joprojām nebija armijas, nebija bagātības, viņš vēl nebija varens, taču viņš jau bija pārdzīvojis sava tēva nāvi, smagu badu, savas cilts nodevību, ģimenes konfliktus un ieslodzījumu. Un no šīm pieredzēm viņš iemācījās 3 lietas, kuras izmantos visu savu dzīvi. Asinsradniecība vien nav pietiekama, lai kādam uzticētos. Lojalitāte ir svarīgāka par radniecību, un viņa zemē līderis bez sabiedrotajiem viegli var tikt gāsts. Tāpēc nākamais, ko Temudžins darīja, nebija uzreiz izveidot lielu armiju. Vispirms viņam bija jāatrod cilvēki, kas būtu gatavi stāvēt viņa pusē, un jāpierāda, ka viņš spēja atbildēt uz viņu lojalitāti ar to pašu. Atgriežoties Temudžinam pie savas ģimenes, bija skaidrs, ka viņš nevar izdzīvot viens pats. Viņam bija nepieciešama sieva, sabiedrotie un karotāji, kas būtu gatavi viņam sekot. Tāpēc viņš atgriezās pie Bertes, sievietes, kur viņam jau sen bija apsolīts precēt. Svarīgi atcerēties, ka šajā laikā viņu vēl nesauca par Čingishanu. Viņa vārds bija tikai Temudžins. Vēl paies daudzi gadi, pirms viņš tiks atzīts par apvienoto mongoļu vadoni. Neskatoties uz to, 16 gadu vecumā Temudžins apprecēja Berti. Viņu laulība nebija tikai par viņiem abiem. Laulības slēgšana bija arī veids, kā satuvināt divas ģimenes un stiprināt to aizsardzību. Kā kāzu dāvanu Bertes ģimene, kā ziņots, uzdāvināja Temudžinam dārgu kažoku, kas izgatavots no sabuļa ādas. Sabulis ir dzīvnieks ar biezu un dārgu kažoku. Tajā laikā šāds kažoks nebija vienkārši apģērbs, tas bija liels dārgums, ko varēja apmainīt pret palīdzību, aizsardzību vai politisko aliansi. Temudžins šo dāvanu neglabāja sev, viņš to aiznesa pie Togrula, varanā karaitu vadītāja. Togruls nebija svešinieks. Viņš agrāk bija tūs Temudžina tēva sabiedrotais. Viņus uzskatīja par anda, jeb zvērsta brāļiem. Viņi nebija īsti asins brāļi, bet bija apsolījuši palīdzēt un aizstāvēt viens otru. Temudžins pasniedza sabuļādas kažoku Togrulam kā cieņas apliecinājumu. Tajā pašā laikā viņš atgādināja, ka ir viņa bijušā sabiedrotā dēls. Temudžina rīcība bija gudra. Tā vietā, lai apmainītu mēteli pret pārtiku, viņš to izmantoja, lai iegūtu spēcīga līdera atbalstu. Viņš zināja, ka spēcīgs sabiedrotais ir svarīgāks par skaistu apģērbu. Togruls pieņēma dāvanu un pieņēma Temudžinu kā savu dēlu. Viņš arī apsolīja palīdzēt Temudžinam atkal izveidot savu grupu. Tas bija viens no pirmajiem lielajiem Temudžina soļiem ceļā uz varu. Bet pirms viņš pilnībā varēja izmantot jauno aliansi, radās nopietna problēma. Merkitu cilts uzbruka viņa nometnei. Merkitu cilts bija spēcīga grupa, kas jau sen bija naidā ar Temudžina ģimeni. Dažus gadus pirms tam Temudžina tēvs bija nolaupījis Hoelonu, viņa māti, no viena merkitu vīrieša. Tāpēc merkitu uzbrukums nebija vienkārši nejauša laupīšana. Visticamāk, tas bija arī atriebība par viņa tēva izdarīto mātes nolaupīšanu. Kad ieradās merkitu karotāji, Temudžins ātri aizbēga, un arī pārējie viņa ģimenes locekļi. Taču Berta nepaspēja aizbēgt.
Tāpēc Merkiti viņu sagūstīja un aizveda. Tā Temudžinam bija liels kauns un liels apdraudējums. Ja viņš nespēs izglābt savu sievu, citas ciltis varētu domāt, ka viņš ir vājš un nespēja aizsargāt savu ģimeni. Taču viņš viens pats nevarēja uzbrukt Merkita cilts ļaudīm, tāpēc viņš lūdza palīdzību Tugrulam. Viņš lūdza arī atbalstu Džamuham, savam bērnības draugam. Tāpat kā Tugruls un Iesugejs, arī Temudžins un Džamuha kļuva par anda. Tas nozīmē, ka viņi apsolīja viens otru uzskatīt par īstiem brāļiem. Tugruls un Džamuha piekrita palīdzēt. Viņi apvienoja savus karotājus un uzbruka Merkita nometnei. Nav skaidrs viņu armijas precīzs skaits, jo dažādos senajos avotos ir atšķirīgi dati. Skaidrs ir tas, ka viņu spēks bija pietiekams, lai pārsteigtu un sakautu Merkitus. Uzbrukuma laikā Temudžins atrada Bertu un atveda viņu mājās. Vēsturiskajos avotos nav skaidri aprakstīts viss, kas notika ar Bertu, kamēr viņa bija gūstā. Neskatoties uz to, dažus mēnešus pēc viņas izglābšanas viņa dzemdēja dēlu, kuru nosauca par Džoki. Sakarā ar viņas ilgo gūsta laiku izplatījās jautājums, vai Temudžins patiešām ir Džoki tēvs. Tas nekad netika pierādīts. Neskatoties uz dažu šaubām, Temudžins atzina Džoki par savu dēlu. Šis lēmums bija ļoti nozīmīgs. Savas ģimenes un sava ļaužu priekšā viņš neatstūma Bertu un neatstūma arī bērnu. Taču jautājums par Džoki izcelsmi atgriezīsies pēc daudziem gadiem un radīs spriedzi starp Temudžina dēliem. Bertas izglābšana būtiski izmainīja Temudžina dzīvi. Pirmkārt, viņš ar to parādīja, ka spēja lūgt palīdzību un veidot alianses, kad tas ir nepieciešams. Otrkārt, viņu iepazina vairāk karotāju. Un treškārt, citas grupas redzēja, ka viņš vienkārši nepamet cilvēkus, kas viņam ir svarīgi. Pēc cīņas Temudžins un Džamuha kļuva vēl tuvāki. Viņi kopā ceļoja, ēda un dzīvoja kopā ar saviem karavīriem. Sākumā šķita, ka viņu virziens ir vienāds. Abi vēlējās kļūt spēcīgi un izveidot lielu grupu. Taču viņu vadības stili bija atšķirīgi. Džamuha nāca no augstas sabiedrības slāņa. Viņa prāt, augstākajām pozīcijām jāpaliek pie tradicionālajiem vadītājiem un atzītām ģimenēm. Temudžinam bija atšķirīgs skatījums. Viņš bija gatavs piešķirt augstu amatu cilvēkam viņa uzticības un spējīguma dēļ, pat ja tas nenāca no bagātas ģimenes. Parastajiem karotājiem tas bija ļoti nozīmīgi. Vecajā sistēmā bija grūti pacelties augstāk, ja neesi dzimis ietekmīgā dzimtā. Taču Temudžina grupā labs un uzticams karotājs varēja paaugstināties amatā. Pamazām kļuva skaidrs, ka abi līderi nevar palikt kopā. Saskaņā ar mongoļu slepeno vēsturi, meklējot jaunas ganības, Džamuha ieteica, kur vajadzētu apmesties nometnē. Temudžins viņam nepaklausīja. Viņš turpināja ceļu kopā ar savu ģimeni un pavadoņiem. Daudzi cilvēki, kas iepriekš sekoja Džamuham, pievienojās Temudžinam. Nav skaidrs, vai viņa šķiršanās iemesls bija tikai vienkārša saruna. Iespējams, spriedze starp viņiem jau sen bija augusi, jo abi vēlējās būt līderi. Taču kopš tā laika kādreizējie zvērsta brāļi pamazām kļuva par sāncensiem. Kamēr Temudžinam pievienojās arvien vairāk sekotāju, viņam vajadzēja atrast pārtiku, lopus un ganības viņiem visiem. Stepes apgabalā nav viegli pabarot tūkstošiem cilvēku un zirgu. Nav pastāvīgi noliktavu, kas būtu pilns ar pārtiku. Kad zāle beidzas vai dzīvnieki nomirst, ir jāmaina atrašanās vieta vai jāmeklē citi resursi. Tāpēc uzbrukumi citiem grupējumiem ir bieži sastopami. Viņi zog zirgus un citus dzīvniekus. Viņi arī ņem līdzi aprīkojumu un dažreiz aizved sagūstītos cilvēkus, lai padarītu viņus par jauniem biedriem, vergiem vai sievām. Temudžins arī piedalījās šādā sistēmā. Viņš nebija vienkāršs varonis, kurš tikai glāba vājos. Viņš bija arī līderis, kurš izmantoja vardarbību, iebiedēšanu un īpašumu atņemšanu, lai palielinātu savu varu. Taču viņa pieejā, kā viņš iekļāva sakautās grupas, bija būtiska atšķirība. Tā vietā, lai katra klana paliktu atsevišķi, viņš iekļāva jaunus karotājus savā paša spēkā. Šādā veidā viņu lojalitāte pret iepriekšējo vadoni tika samazināta un aizstāta tiešu lojalitāti Temudžinam. Viņa grupa kļuva lielāka, bet arī Džamuhas dusmas pieauga. 1180. gadu beigās viņu konflikts pārauga karā. Tas nebija vienkāršs strīds par ganībām. Abi cīnījās, lai noskaidrotu, kurš kļūs par galveno mongoļu vadoni. Kaujā, ko parasti dēvē par dalan baļļot, Temudžina spēki tika sakauti. Džamuhas karaspēks uzbruka ātri un organizēti. Temudžina vīru pieredze un vienotība vēl nebija pietiekama, lai uzvarētu bijušo draugu.
Saskaņā ar mongoļu slepeno vēsturi pēc kaujas Džamuka sodīja dažus gūstekņus ārkārtīgi nežēlīgā veidā. Tiek teikts, ka viņš izvārīja vai nogalināja 70 gūstekņus, izmantojot lielus traukus. Un šeit, tā vietā, lai no viņa vēl vairāk baidītos un viņam paklausītu, daudzi cilvēki zaudēja uzticību viņam. Viņi redzēja, ka ja viņi zaudēs vai kļūdīsies, viņus var sodīt bez žēlastības. Tikmēr pat ja Temudžins zaudēja, viņš pilnībā nepazuda. Nav skaidrs viss, ko viņš darīja nākamajos gados, jo par šo viņa dzīves posmu ir maz ierakstu. Bet, kad viņš atkal parādījās kā spēcīgs līderis, viņa ļaudis jau bija organizētāki. Temudžins bija iemācījies, ka ar katra karavīra drosmi vien nepietiek. Pat ja karavīri ir daudz, viņi tiks sakauti, ja nebūs skaidru pavēļu. Bez disciplīnas katrs rīkojas pēc sava prāta. Tāpēc viņš sāka mainīt veidu, kā veidoja savu armiju. Viņš vairs neturēja karavīrus kopā tikai pēc viņu klana vai ģimenes principa. Viņš tos sajauca un izvietoja vienībās ar skaidri noteiktu vadītāju. Tas bija svarīgi, jo visam klanam bija grūtāk sacelties, ja tā locekļi bija izkliedēti dažādās vienībās. Arī pavēļu izpilde kļuva daudz svarīgāka. Ja vadītājs pavēl atkāpties, visai vienībai ir jāatkāpjas. Ja tiek teikts, lai nedzenas pakaļ ienaidniekam, neviens nedrīkst vienkārši aiziet, lai iegūtu savu laupījumu. Šī vēl nebija pilnīgi izstrādāta militārā sistēma, ko viņš izmantos savos nākamajos iekarojumos. Taču tieši šeit sāka veidoties ideja, ka organizācija ir svarīgāka par vienkāršu karotāju skaitu. Katrs mongoļu karotājs bija apmācīts jāt ar zirgu un lietot loku. Bieži vien viņiem bija vairāk nekā viens zirgs, lai nogurušo varētu ātri nomainīt, tāpēc viņi varēja ātri pārvietoties lielos attālumos. Taču apgalvojumu, ka viņi vienmēr varēja ceļot tieši 70 jūdzes dienā, nevajadzētu uzskatīt par visas armijas parasto pārvietošanās ātrumu. Tas bija atkarīgs no laika apstākļiem, augsnes, pārtikas daudzuma un zirgu stāvokļa. Viņu īstā priekšrocība bija spēja pārvietoties ātrāk nekā daudzi pretinieki. Viņi spēja pēkšņi parādīties kādā vietā, atkāpties pirms pretinieks varēja atgūties un uzbrukt vēlreiz no citas puses. Kamēr Temudžins sakārtoja savus spēkus, viņam radās iespēja cīnīties ar vienu no viņa ģimenes senākajiem ienaidniekiem – tatāriem. Tajā laikā lielo karalisti Ziemeļķīnā pārvaldīja Dziņu dinastija. Tā nav Ķina impērija, kā minēts avotā. Činu un Dziņu dinastijas ir atšķirīgas, un to laikmeti šķir vairāk nekā 1000 gadu. Dziņu dinastijai bija savas problēmas ar tatāriem. Tāpēc Dziņu dinastija sadarbojās ar Tugrulu un Temudžinu, lai uzbruktu viņiem. Temudžinam tas nebija tikai darbs lielākas karaļvalsts labā. Tā bija arī iespēja atriepties. Tatāri tika vainoti viņa tēva saindēšanā. Tāpēc uzbrukumam viņiem bija personīgi iemesli, papildus politiskajam un militārajam labumam. Apvienotie Temudžina un Tugrula spēki ap 1196. gadā sakāva lielu tatāru grupu. Pateicoties šai uzvarai, Dziņu valdība viņiem piešķīra titulus kā atlīdzību. Temudžina reputācija stepē vēl vairāk pieauga, taču visi tatāri vēl nebija pilnībā sakauti vienā kaujā. Viņiem vēl bija vairākas atlikušās grupas, un pagāja vēl vairāki gadi, līdz Temudžins tos pilnībā pakļāva. Kamēr viņš kļuva spēcīgāks, Džamuka turpināja meklēt sabiedrotos. Viņu agrākā draudzība pārvērtās plašā konfliktā. Vairs necīnījās tikai divi vīrieši. Daudzas ciltis un klani bija sašķelti, izvēloties, kurai pusē pievienoties. Vienā pusē bija Džamuka, kuru atbalstīja daudzi tradicionālie vadītāji. Otrā pusē bija Temudžins. Viņš saņēma atbalstu no cilvēkiem, kuri ticēja, ka var pacelties augstāk, pateicoties savai prasmēm un uzticībai. Temudžins uzreiz neuzvarēja Džamuku 3 secīgās kaujās, kā to apgalvo avoti. Viņa cīņa bija daudz ilgāka un sarežģītāka. Bija gadījumi, kad Temudžins tika sakauts. Bija arī reizes, kad viņa sabiedrotie viņa pameta. Dažkārt pat viņa bijušie draugi nostājās pret viņu. Taču ar katru Temudžina atgriešanos viņa spēki kļuva organizētāki un lielāki. 1200. gadu sākumā Džamuka kļuva par daļu no lielas alianses, kas centās apturēt Temudžina pieaugušo varu. Džamuka pat tika ievēlēts par gurkānu, titulu, kas nozīmē plašu vai varenu vadoni. Taču ar titulu vien nepietika, lai saglabātu viņa aliansi vienotu. Daudzi viņa sabiedrotie vadījās pēc savām interesēm. Ja viņi redzēja, ka otra puse ir spēcīgāka vai dāsnāka, viņi varēja pāriet pie tās. Šī bija viena no lielākajām seno cilšu aliansu vājībām. Bieži vien vienotība bija atkarīga tikai no līderu personīgajām attiecībām.
Tikmēr Temudžins turpināja veidot sistēmu, kas nebija atkarīga tikai no radniecības saitēm. 1204. gadā Temudžins stājās pretī Naimaniem, vienai no spēcīgākajām atlikušajām grupām stepes rietumu daļā. Nav droši zināms, ka viņa armijā bija 80,000 jātnieku. Nav pietiekami uzticamu ierakstu, lai apstiprinātu šo skaitli. Saskaņā ar seniem stāstiem, Temudžins pirms kaujas izmantoja viltību. Viņš esot pavēlējis saviem karavīriem naktī aizdedzināt daudz ugunskura. Tāpēc Naimani domāja, ka Temudžina armija ir milzīga. Nākamajā dienā viņš uzbruka viņu spēkiem. Naimani tika sakauti un viņa galvenais vadonis gāja bojā. Daži izdzīvoja, bet viņi spēja kontrolēt lielu daļu stepes, tika iznīcināta. Naimana sabiedrotais bija Džamuka, bet viņš atkal izbēga. Tajā brīdī bija palikuši tikai daži spēcīgi līderi, kas spētu apturēt Temudžinu. Zēns, kuram kādreiz nebija sava zirga, aizsardzības un neviena cilts, kas būtu gatava viņu pieņemt, kļuva par spēcīgāko līderi Mongolijā. Taču cīņa vēl nebija galā. Tuvojoties pilnīgai varai, viņam vēl bija jāatbild uz vissarežģītāko jautājumu savā dzīvē. Ko viņš darīs ar Džamuku? Bijušais draugs, kuru viņš reiz sauca par brāli, tagad ir kļuvis par pēdējo lielo šķērsli viņa valdīšanai. Galu galā paša Džamukas vīri viņu nodeva un atveda pie Temudžina. Taču nevis apbalvojot nodevējus, Temudžins lika viņus nogalināt. Viņa prāt cilvēks, kurš spēja nodot savu vadoni, var nodot arī citus. Temudžins piedāvāja Džamukam atgriezties viņa pusē, taču Džamuka atteicās. Džamuka lūdza, lai viņu nogalina, neizlejot viņa asinis. Nav skaidrs, kā tieši viņš tika nogalināts, taču viņa nāve izbeidza lielāko cīņu par varu Mongolijā. 1206. gadā galvenie līderi sapulcējās sanāksmē, ko sauc par Kurultaju. Šeit Temudžins tika atzīts par augstāko vadoni un ieguva titulu Džingis Hans. No tā brīža viņš vairs nebija tikai viena klana vadītājs. Viņš kļuva par apvienoto mongoļu vadītāju. Džingis Hans sakārtoja savu armiju skaidrās vienībās, ne tikai bagāto bērniem, un iepriekšējie vadītāji varēja ieņemt augstas pozīcijas. Arī parasts karavīrs varēja paaugstināties, ja viņš bija prasmīgs, drosmīgs un uzticīgs. Disciplīna bija stingra, un par nepaklausību vai vienības pamešanu tika piemērots smags sods. Viņš izveidoja arī ātru ziņnešu sistēmu, kurā ziņneši mainīja zirgus stacijās, lai pavēles ātri sasniegtu galamērķi. Pēc tam, kad viņš apvienoja mongoļus, viņš uzbruka rietumu Sjā, Tangutu karalistei, kas atradās svarīgā tirdzniecības ceļā starp Mongoliju un Ķīnu. Līdz 1209. gadam rietumus bija spiesta atzīt viņa varu un maksāt meslus. Pēc tam viņš vērsa uzmanību uz lielāko dziņu dinastiju Ziemeļķīnā. 1211. gadā sākās lielais mongoļu iebrukums. Mongoļu kavalērija bija spēcīga atklātās vietās, taču viņiem bija grūti ieņemt pilsētas ar augstiem mūriem. Tāpēc viņi nolīga inženierus un iemācījās izmantot katapultas, aplenkuma torņus un citus rīkus, lai iekļūtu pilsētās. 1215. gadā krita Džundu, pilsēta, kas atradās mūsdienu Pekinas vietā. Taču visa dziņu dinastija vēl nebija pilnībā iekarota. Karš turpinājās, un tikai tad tā pilnībā sabruka. 1234. gadā, dažus gadus pēc tam, kad Džingis Hans bija miris, pirms uzbrukt kādai pilsētai, tai bieži vien vispirms tika dota iespēja padoties. Ja tā uzreiz padevās, tā varēja izvairīties no smagas iznīcības, bet ja tā pretojās un tika sakauta, sekas bija ļoti smagas. Daudzas pilsētas tika iznīcinātas, un ļoti daudz cilvēku gāja bojā. Mongoļi izmantoja bailes, lai pārliecinātu citas vietas padoties bez cīņas. Paplašinoties viņa teritorijai, Džingis Hans mēģināja uzsākt tirdzniecību ar Hvarazmas impēriju centrālajā Āzijā. Viņš nosūtīja tirgotāju karavānu, taču, kad viņi ieradās Otrāras pilsētā, viņas apsūdzēja par spiegošanu. Viņa mantas tika atņemtas, un lielāko daļu no viņiem nogalināja. Džingis Hans nosūtīja sūtņus, lai pieprasītu paskaidrojumu, taču viens no sūtņiem tika nogalināts, un pārējie tika pazemoti. Džingis Hanam tas bija liels pārkāpums. Sūtņiem jābūt drošībā, jo viņi ir tie, kas nodod ziņas starp valdniekiem. 1219. gadā Džingis Hans uzbruka Hvarazmas impērijai. Viņš sadalīja savu armiju un virzīja to dažādos virzienos. Tādēļ ienaidnieks nezināja, kur sūtīt savus karavīrus. Viens pēc otra krita Otrara, Buhāra, Samarkanda un citas svarīgas pilsētas. Muhameds II aizbēga un nomira, kamēr slēpās.
Cīņu turpināja viņa dēls Džalals Aldins, taču viņam vairs neizdevās atjaunot viņa impērijas iepriekšējo varenību. Līdz 1221. gadam galvenā Hvārazmas impērijas daļa bija iznīcināta. Daudzas pilsētas tika sagrautas un ļoti daudz cilvēku tika nogalināti. Nav precīzi zināms, cik cilvēku gāja bojā, taču ir skaidrs, ka šī bija viena no postošākajām Mongoļu impērijas kampaņām. No veco Džingisam Hanam viņam bija jāizvēlas savs pēctecis. Viņam ar verti bija 4 galvenie dēli – Džohi, Čagatais, Ogedijs un Toluji. Tā kā Džohi un Čagatais nevarēja vienoties, viņš izvēlējās Ogediju par mantinieku. Viņš bija mierīgāks un spēja labāk saglabāt ģimenes vienotību. 1226. gadā Čingishans atkārtoti uzbruka Rietumusjā, jo tā atteicās palīdzēt viņa iepriekšējās kampaņās. Karamēr karš turpinājās, viņa veselība pasliktinājās. Ir stāsti, ka viņš nokrita no zirga, guva traumas vai saslima, taču nav skaidrs, kurš no tiem bija īstais iemesls. Čingishans nomira 1227. gadā. Mongoļi sākotnēji slēpa viņa nāvi, lai ienaidnieki par to neuzzinātu. Līdz pat šai dienai nav zināms, kur viņš tika apglabāts. Pēc viņa nāves viņa bērni un mazbērni turpināja iekarojumus. Mongoļu armijas sasniedza Koreju, Ķīnu, Tuvajos austrumus, Krieviju un Austrumu Eiropu. Laika gaitā viņu impērija kļuva par lielāko vienlaidus sauszemes impēriju vēsturē. Dažas galvenās tirdzniecības ceļi kļuva drošāki Mongoļu valdīšanas laikā. Preces, tehnoloģijas, zināšanas un idejas sāka izplatīties starp austrumiem un rietumiem daudz ātrāk. Taču šo panākumu nevar atdalīt no ārkārtējas vardarbības. Čingishans apvienoja grupas, kas ilgi bija karojušas savā starpā un izveidoja milzīgu impēriju. Taču šī vara tika izveidota ar kara, baiļu un iznīcības palīdzību. Čingishans nomira, taču armija un sistēma, ko viņš atstāja, turpināja virzīties uz priekšu un mainīja lielas pasaules daļas vēsturi.